ir brīnišķīgi, ka rudenī pirms Žana Katlapa balvas mēs varam satikties šeit Teātra muzejā, nu tādā teatrālā. Gan ne Valmieras teātra atmosfērā, bet varbūt arī, jo teātris ir teātris. Ja? Principā, Dats Evers, pilnīgi negaidīts jautājums. Kas tev ir teātris? Tas tiešām bija negaidīts. Tā ir tāda lieta, ar ko man jau bērnībā gribējās nodarboties, un to es arī visu mūžu nodarbojos. Jā, man likās, ka es ļoti gribētu skatos, jā. Un kāpēc likās? Es pateikšu, kāpēc. To gan es zinu. Tāpēc, ka man gribējās gan tādā gadsimtā dzīvot. Ir lietas, ko mēs nekad nepiedzīvosim. Un dažas lietas, ko mēs nekad nedarīsim, un paldies Dievam, ka nedarīsim. Ja? Bet uz skatuves, tur var nomirst tas tēls. Varbūt, es varu nogalināt, es varu ielikt Daugavā, bet es palieku dzīvu. Brīnišķīgi. Citu dzīves izdzīvot, un tam man ļoti tieši citot, man tieši gribējās, ka citi gadsimti, lai nav mūsdienas, lai tie tērpi vēl tādi. Mirklis būs Žana Katlapa balva, jā, protams, Žans Katlaps ir, neviens viņu nav redzējis, dzīvē, mūsu paudzes, jā, un tā, bet tomēr ir tāds tā kā vārds, Žanis Katlaps. Ja vispār, tā asociatīvi, ar ko viņš, tā kā... Man jau asociējas vairāk ar bildēm, ko es esmu redzējusi. Bildēs? Vienkārši ļoti skaists vīrietis. Tā? Jā. Ļoti. Tas vīrišķīgs, tāds īsts romantiskais varonis. Kā tas ir, kad to darīt, mēs esam daudzreiz runājuši, jo mums ir te bijuši gan sarīkojumi, tu par citiem ir stāstījis un tā tālāk. Un tas darbīgais mūžs pamatā vienā teātrī Valmierā. Jā, pamatā. Principā jau 50 gadus. Jā, iznāk 50, jā. Šogad iznāk 50. Jā. Vai tas ir ilgi vai maz? Tā izklausās jau, ka ilgi, bet tas tik ātri paskrējis ir. Jā, tik ātri. Un tās pirmās sekundes kā izrāžu vadītājai, kāds tās bija, jo sākumā Dats Evers bija izrāžu vadītāja pēc kultūras darbinieku tehnikas. Jā, bet es jau uzreiz spēlēju, es jau ienācu kā otrā plāna aktrise, otrās kategorijas aktrise ienācu. Ir tāds mīts, ka tā bija nejaušība, ka bija jāspēlē kāda loma. Nē, sākumā bija vēl mazākas lomiņas, kad es jau ienācu, kur bija tā, un nejaušība bija tā, Radzinska lūga sievieti ārpus mīlestības un nāves. Galveno Marina, man liekas, saucās to varoni Marina, spēlēja Ramutines, un viņa saslima ar Botkinu. Burtiski, nepārspīlēšu nedēļu pirms izrādes nodošanas. Un tā ir loma, kura vienkārši ir kaut kādu vienu brīdi, burtiski 5 minūtes nav skatos, visu laiku viņi ir uz skatos. Vārds galvenā loma. Un es biju tur tikai izrāžu vadītāja. Un tagad, lai glābtu situāciju, Botkins tas ir mēnesis slimnīcā. Tur neko nevar darīt, un vēl lipīgi, tur nevar neko darīt. Un Māra Ķimele riskēja, jo tāpēc, ka es biju izrāžu, es tomēr tos tekstus biju klāt, es zināju mizanscēnas, un to viņi riskēja iedot, lai es spēlēju. Būtībā es varu teikt ielecu gandrīz. Man tās runājumās lomas ir bijušas tik daudz, un man atkal patīk skatos, ka nav tekstu. Man negribās daudz runāt tieši. Un es kaut kad jau teicu to, kaut kad es esmu teikusi kaut kādā intervijā, ka man vispār gribētos, es esmu tik daudz dabūjis, es esmu Ibsens, iedomājos, tur ir kā atver muti tā monologs, ja? Un man gribētos, kad ir 3 stundas gari izrādi, es no skatos vispār nenoeju, bet neviens teksts, un es tikai dzīvoju tur savu dzīvi, vēroju, skatos, un nekāda teksta, to tādu es gribētu. Bet tad, kad notiek garāk dialoga ar citiem, un tu esi, vienalga vai tēvocī Vaņā bija, kur tu sēdēji, arī liekas jau vēl, kā tas ir, kāda ir tā dzīve tajā brīdī? Tāpat kā dzīvē būt. Tur sarunājas, man taču ir dzīve, es kaut ko nodomāju, tad es saku, esmu sevī. Tā ir dzīve, tad taču ir pilnīgi... Ienāk arī kādas citas lietas, domā, ka izspēles kaut kas tāds varbūt kādreiz? Nē, tomēr es pieslēdzos uz to. Nevis, man tagad ir laiciņš, es tagad padomāšu, ko es pēc izrādes darīšu. Nē. Atcerēšos kādu dzejoli vai ko? Nē. Pilnīgi noteikti nē.
Pilnīgi es pieslēdzos, tam es klausos, no tēla izejot, kāda man ir reakcija, bet klausos, ko es nodomāju. Un pat, ja es ieeju tā kā sevī, ja es tā tēloju, ka es ieeju, ja? Tas nav domas, ko es tur vakarā pēc izrādes darīšu. Nē. Ja mēs runājam par romantiku, ja romantisku sakties, tad tavās lomās, kā liekas, kurs ir tā, teiktu, ir romantika? Nu Baibi. Jā. Nu, es arī teiktu Kristīna. Arī Kristīna. Jā. Nu, man jau romantiski arī bija Nora. Jā. Nu, klasikā jau praktiski visur ir romantiski. Klasika. Nu, jā. Es domāju, jā. Manuprāt, tava Trīne bija ļoti romantiska. Jā, mēs viņu uztaisījām romantiski. Feliks, praktiski jau Feliks. Tur bija tāds brīdiņš, ka likās, ka viņš tā kā, tomēr, neiet virsū, ja, kā mēs viņu taisījām. Un tad mēs centāmies tā Trīne, tagad to Trīnu mēs uztaisījām ar Feliksu. Un bija viens kolēģis, kas bija pirms tam teātrī strādājis, un viņš noskatījies, un viņš man saka, viņa tev tā Trīna tāda baibiņa, kura lecot no laivas netrāpīja ūdenī un atcita galvu. To stārķi, tad spalviņa atrod un tais kāpa augšā. Jā. Un ļoti augstas kāpas tur. Tās pat nebija trepes, koks bija, kuri bija tā ielikt tikai puļķīši, ja? Un es kāpu augšā, un tad es tur, un tiem stārķiem es tur visu, un tā kā spalviņu, tādu meiteni. Un netīšām noklausās, ko runā, un pēc tam aiz laimes iet stāstīt, un visi pārprot. Nevis, ka viņa ir intrigante, un ka grib dabūt, bet viņa tāda, kā saka cilvēks, tāds vientiesīgs. Es sapratu, ka relatīvi nesen bija iespēja iedziļināties Broņislavas Matuževas personībā un dzejā. Viņa izdzīvoja to pagraba dzīvi un cietuma dzīvi un daudz dzīves viņa izdzīvoja. Viņa ir kaut kā neaptverama fantastiska personība. Vispār to vēl slima un visu to. Viņa ir cilvēks. Tā ģimene jau vispār liekas visa tāda. Ka vienalga, ka viņa to, ko viņa, kā lai pasaka, domāja, vai par ko viņa dega par to, viņa līdz galam. Viņai nebija neviena mirkli, kad kaut kāda, tomēr, izdevīguma dēļ, vai tomēr tas pilnīgi kaut kas pilnīgi fantastisks cilvēks. Pilnīgi iet. Pat, ja tur, tāpat kā viņi taču varētu kaut ko nožēlot, ka viņa tur, un tad padomju varēja būt savādāks skats varbūt uz viņu, ja? Viņa nenodevs. Varskot, nenodod savus ideālus. Nenodod. Fantastika. Viņa patība nenodeva. Jā. Ne tikai ideāli, vispār. Tā ir mana eksistence. Jā. Tas ir sarežģīti. Jā. Ne? Skaidrs, ka ir sarežģīti. Sevišķi tad, ja tev jātupi pagrabā, tāpēc, ja? Un slēpt meža brāļus, ko nozīmē, ka tev kurā dienā tev noķer var nošaut. Tu nepārtraukti dzīvo. Jā, varbūt mums tieši šobrīd ir vienīgā izēja izceltos tādu tipu cilvēkus pēc iespējas vairāk. Jo tā Latvija izskatās tādos kompromisos, ieslīgus. Vienīgi tā Ukraina modina, protams, vai ne? Jā, un arī es kaut kā diezgan noslēgti dzīvoju. Un man apkārt vismaz visi par pašreizējo situāciju, par Ukrainu, par visu. Man blakus ir, paldies Dievam, tādi, kuri domā tieši tāpat kā es, kuriem nav tā kā bišķiņ, ja? Jo, ja es dzirdu, ka kāds bišķiņ, es ar to cilvēku vairs neesmu spējīgi runāt. Vienkārši es vairs nerunāju. Jā, Valmieras teātrī visā tajā periodā, ja tomēr, tu jau tikai mazliet ar lomu tur Dailē, ja, un tāds. Dailē tam man bija tāda projekta, kas bija Rutas grāmata. Jā. Bet tomēr Valmieras teātris. Jā. Tomēr centas ir dziļi padomu laika stagnācijas periods. Lūcis, Māra un Maculēvičs Valentīns, tie bija visi reizē. Viņi trīs bija, kad es atnācu, viņi arī trīs bija. Jā. Un tu kādu laiku tagad nespēlēji lomas. Jā. Osteģa zem bija pēdējā, ja? Jā. Smaga loma. Jā. Bet es nejūtos smagi. Es domāju, jā. Es nejūtos smagi. To varēja redzēt, jā. Bet tā ir. Jā, bet ļoti smaga. Viņa ir ļoti smaga. Un tad ir tas kino Dārts Evers, taču arī vesels. Jā.
Nē, nu man jau tas galvenais ir, kā saka, cik paudzes jau uzauguši ar Emīlu nedarbiem, ja tas ir tas. Jā, tas ir. Tas ir, tas ir. Tas ir standarts. Lai nu neko, varbūt neko citu nezinu, bet Emīls, jā, to zina visi. Nu, Ziemassvētku jāmpatrāc. Jā, arī, jā. Jo vismaz vienreiz gadā jau Emīlu parādu un Ziemassvētku jāmpatrāc parādu. Tas ir skaidrs, jā. Bet tas paradoxālākais, ka man muzejā ir bijuši jaunieši, kas nav redzējuši Emīlu. Beidz, kā tas iespējams? Un dziļā bērnībā tas... Nē, tāpēc, kad ir jaunāks paudzes vecāki, mājās televizoru nav. Nu jā, un tā... Viņi tikai kompjuterā. Nu jā. Tas tāpat kā vesela paudze nav redzējis ne televīzija, nekur Latvijas brīnišķīgās multiplikācijas animācijas filmu. Burau nezinu. Neko nezinu. Tāpēc, ka viņi skatās visu to, kas nāk. Es nebiju iedomājusies pareizi, jo man nekā likās, Jā, nu jā, pareizi, kad, likās. nu jā, tagad, jā. Brīnišķīgi loma znotiņu tajā Pansija pilī. Dacēvers, redzēja? Jā. Nu, brīnišķīgi. Jūs bijat superīgākā. Vaiprātīgā ģimenītes, es varu pilnīgi. Ja? Jo tur ārkārtīgi tieši tā sajūta, visi darbojas, bet no viņiem, jo tur tev nebija tik vaiprātīgi daudz teksta. Paldies Dievam, tur bija mans. Un tur varēja dzīvot, tur varēja pat tajā dzīvajos kadros, vai kā tu vari dzīvot. Ja tas ir tas, kas man patīk. Jā. No kino vispār visi izlien ārā. Jā. Tur nav ko paslēpties. Un tur tas viss ir jādara tad līdzīgs, jā, tā kā tas ir. Un tās kino pieredzes, nu tad, kad sākās, viņi tev tā kā tādu, bija tad citādāks veids spēlēšanā. Nē, tur tā ir atšķirība. Bija uzreiz. Jā, to jūtu, jā, un tad, kad tā kā vismaz pirmo reizi, ka es pa daudz dodu. Emīla nedara, bet tā, jā. Un tad es zinu, ka provēs jau bija, kad tā kā pa daudz, tāpēc, ka es esmu pieredus skatos, tur tā kā tomēr tā kā ir višķiņ pa daudz un dabūt to, jo tur viss ir redzams. Vai to pilnīgi dabīgi. Jo kino man no sākuma viss bija, pirmās filmēšanas dienas Emīlā bija tas, ka jāaiziet līdz turienei, bet jau nevar skatīties, ka līdz turienei jāaiziet. Tur ir nolikts akmentiņš vai kas, un tad tā kā tev ir jāsajūt, tā kā tomēr jāredz, ka tālāk nevar iet, ja, un ka tieši tik, tāpēc, ka ir svarīgi kadrā, ja, nevis, ka tur tas ir tas. Man ļoti patīk filmēties, man ļoti patīk, un tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Protams, jā, teātri. Un, lai citiem varbūt ne ļoti patīk, es atceros Vārdu Brasas studējumā, tu biji arī Mērija Papins. Jā, biju. Man liekas, ka tas ir tāds severs loma, tāpēc, ka tur parāda to savu slavu no vertikāli. Jā, tur lidoja 6 lidojumi pāri tajā te. Es biju pirmā aktrise, ko Valmierā apdrošināja par 1000. Reizi? Jā, un es teicu, bet ja es noskatīšos, vai mans dēls viņu dabūs, es prasīju direkcijā to naudu. Jā, es biju pirmā, kur pa kaut kādam tajā laikā tie bija tādi, tā bija 2000. gads kaut kas, kaut kādi baigie 1000, ja, kad mūsu alga bija kaut kāda ļoti, ļoti maziņa, ja. Es biju pirmā, ko apdrošināju, jo tie 6 lidojumi. Jā, nē, tad jau man jau bija tajā izrādē lidoja tikai es. Un tur bija tas, kas tas ir tā kā ovāls, tur nav cirkanāts, tas te, un man nebija nekāda drošība. Nē, man nebija drošības nekāds, jo man šreiz bija jātiek ārā. Bija tā kā tāds ovāls, un tad es turējos tikai tā tie rokā, un te apakšā viņš bija tādā te resnumā, tas viss, tā konstrukcija. Un tur man bija tādi papēžu zābaciņiem, un es arī ar papēžiem turējos apakšā. Izklausās, ka visas sapņu lomas nav bijis neviens sapņu loma, kas nav nospēlēta. Nē, ir, kas nav, ko es tā kā... Būtībā man nav bijis tā, ka ko es gribēju, to es esmu dabūjusi, jā. Es, piemēram, man gribējās krauklītī magoni, bet tas man pagāja garām, bet toties, ka Māra taisīja krauklīti, un ne jau tāpēc, ka man kādreiz ir gribējusies magoni. Māra uztaisīja, ka ir magoni jaunībā un magoni, kas ir nodzīta jau verdzībā. Un tad es spēlēju, un tik un tā es dabūju magoni, bet kas ir nodzīta verdzībā jau. Tā kā es magoni dabūju. Nu, Māri 2 reizes šifrējusi. Jā. Un tur kādam tā ļoti reti viņi, ja? Viņi ir šifrējuši. Viņi man ir ļoti reti vispār kāds studē. Pēc, ka tur nevar saprast, kā magons un venta attiecības. Tur viss taču ir brālītis. Jā. Nekādas tur nav. Es zinu, man ir brālītis.
Bāleliņi, mani balti bāleliņi. Nu, ko tu? Jā. Un kas ir svešdarbnieks? Nu, tā, Māra, kā tu pats, tu redzēji Krauklīt Māras, jā? Nu, otro. Jā. Nu, jā, nu, tur visādi. Nu, tā ir kā grib. Tā kā grib. Un tur ir tas, ja, ka tad Rainis arī, tā ir tā luga, ko Kaspāzī pilnā mērā nerediģēja. Ja? Un līdz ar to tur ir tāds visāds, un tas jau ir brīnišķīgi priekš režisoru, priekš aktieru atrast to stību. Un man tas Mārs, Krauklīs tā patika, tikai jocīgi, ka viņi ilgi teātris nespēlē. Jā, man tas arī likās. Es tagad nevaru saprast, kāpēc viņu tik maz. Jā. Kāpēc tā notika? Es pat tagad neatceros. Tur kāds iemesls bija. Alsiņa aizgāja uz Jauno Rīgas teātri. Jā, tieši tajā, viņa brauca viesu. Tur bija kaut kas jau, ka viņai aizņemtība nevarēja kaut kad atkal sarunāt, lai sakristu ar to. Es negribu teikt, ka tā bija tikai Ingas dēļ, bet tur bija arī jau plānošanas problēmas. Jo Inga jau aizgāja uz... Jā, tas bija viens. Tas bija viens iemesls. Un viņš gulās ļoti virsū. Ārkārtīgi priecīgi, ka tev tā bija iespēja to magoni. Jā, un dabūja magoni. Es domāju, magoni pagājusi jau sen. Nē. Vecum bet tad, kad bija Marijas Stjuarts un Elīzabetes, neinteresēja viņus? Es neesmu sapņojis viņus spēlēt. Ja būtu devu, tad... Man ir tā, kad iedot, es arī iekožos. Jā. Bet tā kara klātbūtne, lai arī netieši tomēr rada kaut kādu ātrāku domāšanu par vērtībām, par to, kas ir svarīgs, kas nav svarīgs. Mani ļoti tas ietekmē. Es esmu no tiem, es saprotu, tas neko nedod, es neko nevaru mainīt. Bet es esmu no tiem, kas no rīta vēl kafiju nav iedzērusi, pēc skatos, kas noticis ir Ukrainā. Es nevaru, es zinu, kad man saka, ko tu... Jā, es nevaru savādāk, vienkārši. Un es vienmēr arī saku, un tā es arī daru, vienmēr ir karš. Mums tā kā nav vēl nekas tāds aktīvs. Ja? Bet es tik un tā, es jau kā sākās Ukrainā karš, es saku karš. Es saku, te pat mūs jau ir... Kā Latvijā pat būdam, es saku, ir karš. Jo tāpēc, ka es uzskatu, ka mūsu karu, un tad man bija sevišķi sākumā, jo mēs visa pasauli, mēs nevaram apturēt. Mēs, tā, kad pirmo reizi Krievi sāka draudēt ar tiem ātomieročiem, ja? Bija tā, es biju laukos, es atceros, mēs ar brāli bijām laukos, un tad kaut kas bija, ka pirmo reizi, un es tā pagalmā stāvu, un es brālim saku, bet ja mēs nevaram apturēt, tik daudz, mēs nevaram apturēt to, ja? Mēs neesam cienīgi dzīvot, es teicu brālim. Un ja viņi met to atomu, lai arī met, bet lai met tā, ka mēs neciešam vairāk, jo mēs neesam cienīgi, ka mēs nevaram to izdarīt. Un brālis pēc tam 3 dienas zvanīja, vai man ar nerviem viss ir kārtībā. Viņš teica, mās, tev viss labi, mās, tev viss labi. Es saku, brālis, no sirds to, mēs neesam cienīgi, no? Šī brīža civilizācija nevar šo apturēt, viņa nav cienīga. Ja? Katrs cilvēks, ja ir aktīva fāze, ir viens, ka tur tā, tas karš tur tā augstais vai kas, labi, tā var domāt, es domāju tā, katram jau ir savas tiesības domāt, ja? Bet kā ir aktīvā, tu nevar vairs būt pa vidu. Ir vai nu tur, vai tur. Protams. Un robežu situācijas, un pat ne karš, manuprāt, cilvēkiem vispār robežu situācija parāda, kas mēs katrs esam. Protams. Jau arī mākslā daudz jā, jo tad, ka viss tā labi, normāli, ja, tad mēs daudz ko nezinām par sevi un arī par citiem. Un robežu situācija, un tur, kur tu vairs nevar būt, ir tikai melns vai balts. Bet teātris un mākslinieki jau arī ir drusku atbildīgi par to, kādus lielos jautājumus sabiedrībai. Un kaut ko jau... Aktieris jau to dara. Nē, aktieris jau pārsvarā tomēr ir, ir tā, ka tomēr ir svarīgi kādu to lūgu paņemt, no aktieriem tas nav atkarīgs. Ja es netaisu individuālo darbu, ja, ka es izdomāju visu tagad tādu projektiņš un tā, bet būtībā jau atkarīgs ir no tā repertāra, ko teātris izvēlās, ja, un aktieris jau būs izpildītājs. Pirms sarunas mēs runājām, ka Dats ir ziedoniste. Jā, es esmu ziedoniste. Vai tagad neprasa man dzējas? Nē, tās mēs prasīsim no Matužēvas. Bet vienkārši tas viņa princips ar tajos laikos, vai ne, bija, ka mēs varam darīt vislabāko pasaulē, tik traģiskā pasaulē, kā ir, stiprinot sevi, savu tautu, ka viņš lieto to vārdu.
Es pats vienkārši, vai ne? Ja mēs varam nostiprināt latviešu valodu šeit, nostiprināt mūsu patību, tas ir vislabākais, ko mēs varam izdarīt visai pasaulē. Tāds bija vietas. Jā, un tieši ar to vajag darīt. Vajag sākt ar sevi un dariet ar to te, jo tā, ko mēs varam tagad tā? Jo Ukraiņiem palīdzēja, gan nokrita tas piemineklis šeit, gan arī pašapziņa cēlās. Un tā, jo bija jau ielaists, ļoti daudz bija stipri jau ielaists atkal, tāpēc tāda mierīga dzīve bija tāda, un tad ielaiž. Māksla var dot tomēr emocionāli, kādam arī psiholoģiski, kaut kādā mērā ietekmēt. Ietekmēt var, jā, bet būtībā tādā lielajā, lai tas karš beigtos, mēs nevaram ietekmēt. Bet tu, piemēram, esi saņēmusi arī par kādām lomām tādas ļoti sirsnīgas pateicības, ka nāk vai sūta vēstules. Tev sūtījuši kādreiz? Ir sūtītas, jā, un ir arī tiek atteikuši, jā. Sūtījuši arī vēstulītes? Jā. Jā. Tas ir ļoti labi. Bet nav tā, ka es nevaru izlasīt tik daudz, ka nevaru izlasīt. Tā, nē. Jā, man liekas, ka vairāk dabū, šādas vēstulītes vairāk dabū vīriešu pārstāvji aktieri, es domāju. Jo sievietes jau traks uz to rakstīšanu ir, jā? Jā, nu vīrieši jau tā kā savādāk. Jā, nu tā ir, jā. Vīrieši nevar atkauties kastīti pilnu katru dienu. Pastkastīt. Bet tā ir tāda patīkama, ka kāds svešs. Nu, skaidrs, ka ir patīkama, ļoti patīkama. Ja kāds teica, ka nav patīkama, tad ir meli. Vienkārši tad, kāpēc es vispārēju skatos, ja? Nu, skaidrs, ka ir patīkama. Bet tā, ka ļoti kritiski kaut ko uzrakstījis kāds. Nekad nav patīkami, ka kritiski, protams, bet jāņem vērā, ka kritiķi arī ir subjekts, ja? Kad ir gaumas jautājumi, bet ir, kas viņam arī ļoti taisnīgi, kas ir pierādāmi. Kā ir garām, ja? Kas ar gaumu nav sakars. Jā. Tad, kad ļoti slavēju, ļoti, un tas ir, es prātīgi, tas ir tā kā pa daudz. Un, ka ir kritiski, tas, protams, ķer vairāk, bet tas veselīgi jāuztver. Ir tā tavu slavēšana, lai tu nepaliec nesjūtas prātā, ja, ka tikai ir, ja. Un arī kritika arī nedrīkst tā, ka, tur ir kaut kā veselīgs to jāskatās. Un jāmēģina tas, kas rakstīts, vai tur nav grauds. Es vispār nelasu, tāpēc, ka es neesmu redzējusi, man neinteresē lasīt intervijas, ja es neesmu izrādi redzējusi, ja man nav viedoklis. Ja? Es neredzu jēgu lasīt. Ka izrādi ir jāstāsta nevis, es te taisītu savādāk. Nē, to, ko man piedāvā, un tad no to, ko piedāvā, redzēt, vai tas ir iznācis, vai tas izdara, vai aktieri to izdara, vai tas nāk. Jā. Nevis, kad es taisinu, tāpats arī taisi. Protams, būt vēļos jums. Tas te masts, sarkanais ar baltām burvām. Jā, un kas arī bija egle. Metafora. Jā, tur vispār bija daudz metaforas, bija fantastiski, jā. Jāparāda viņiem, jā. Tā ir metafora. Tas nav nekur teikts. Un tev tā ir egle nolaustā, tas pats viss, jā, kas par slāņiem. Kas par slāņiem, jā. Un mierīgi, un neviens nevar piesieties, īstenībā. Jā, nevar. Un tas, ka tur sarkan balts, Gadās. Buras tādas bija, ar tādu braucām pa Daugavu, Uldis brauca, un viss. Man redz, un tas ir tā, man pēkšņi jāatcer visās attiecībās. Jā, un cik tas ir neuzkrītoši, un reizē ir, jā, un nevis, ka bāž acīs, bet tik neuzkrītoši, fantastika. Šo balvu mēs svinām teātri, arī provincē, laukos, Katlapvietā. Bet reizē arī atgādinām, ka tas tā ir bijis, laikam joprojām ir, ka teātris latvietim ir vairāk kā teātris. Tam tā saikne ar dzīvi, ar to, kas notiek, un arī to spēju reaģēt uz to dzīvi, kādu viņš ir piedzīvot, ka tas palīdz. Tas tomēr palīdz, man šķiet, ka palīdz, jā. Un par to mēs arī, par to arī tā balva. Es atceros dramatiskajā, traģiskajā, pat lugā tumšie brieži. Tur runā par Valmieras izrādi, jā. Zini. Jā, mums tur arī bija tās pakas, bet tās pakas vēl, nevis ruļļi, bet pakas. Jums tur gaļa vārījās. Jā, viss tas gaļa vārījās. Jā, tur mēs tad bija baigi labs. Tas sajiet tā traģēdija vēl beigās pēc to, kad nošauja visus tos briežus, ja? Cik tas sajiet, ja? Jā, un visās izrādes laikā arī uzvārījās, tā gaļa bija mīksta, un tā, kad skatītāji izgāja, mēs gājām ēst. Un to mēs nedomājam, garšīgi ka jūs nevarat ēst, ja? Pēc tāda dramatiski.
Bet Tukumā, kā ziedonistē, būs iespēja iekrist Tukumā, tajā ziedonī. Es nezinu, cik reizes ir būts tagad Tukumā. Tukumā es esmu bijusi tagad, man iznāca bieži, tāpēc, ka man bija 2 vasaras pēc kārtas filmēšana, kaut kur tajā Talsi un pie Kuldīgas, un es braucu pie savas radinieces. Kad man bija brīva diena, es aizbraucu un iznācu cauri Tukumam, tieši viņi iznāk tur pie Valguma ezera dzīvo, un tam man iznāca vienkārši braukt cauri Tukumā. Bet tad varbūt ir redzēts, ka Tukumā ir tā siena ar Imanta Ziedoņa faksimilu dzejoli Tukums. Es gribēju pateikt, ka man, un no sirds pateikt, ka man šī balva bija pārsteigums, un tas man ir pa īstam liels pagodinājums.